Šajā video es tev parādīšu, kā tu saviem produktiem vari pievienot variantus, lai, kad cilvēks pie tevis iepērkās, viņš var izvēlēties starp visām pieejamām opcijām. Tātad pirmais solis kreisajā rīkjoslā spied uz izvēli veikals. Tālāk tu būsi katalogu pārvaldniekā un, lai sāktu pievienot variantus, spied uz konkrēto produktu, nobrauc uz leju, spiedz pogas papildus parametri, atkal pabrauc uz leju un redzēs sekciju varianti. Spiedz uz pogas pārvaldīt variantus. Šeit tu varēsi pārvaldīt visus variantus un izveidot jaunas opcijas un ievadīt konkrēto variantu parametrus. Pirmais solis ir pievienot opcijas. Tātad spiežam uz pogu pievienot opciju, ievadam opcijas nosaukumu, piemēram, krāsa. Tad izvēlamies, kā mēs vēlamies, lai šī konkrētā opcija tiktu attēlot produktu skatā, piemēram, vai izkrītošs saraksts, pogas vai krāsu paleti. Spiežam uz izvēles un ievadam visas iespējamās vērtības. Šajā gadījumā tā ir krāsa, līdz ar to mēs ievadam krāsas, piemēram, sarkans, un spiežot uz krāsu loga, varam izvēlēties atbilstošo krāsu. Piemēram, šajā gadījumā sarkana, ievadīsim vēl vienu, piemēram, zaļa. Atkal izvēlamies krāsu, un, kad viena no opcijām ir izveidota, piemēram, nolūkos izveidosim vēl vienu. Piemēram, atkal spiežam uz pogas pievienot opciju, šoreiz šī opcija būs izmērs, izvēlamies, kā šī opcija tiks attēlota, šajā piemērā ņemsim kā pogas, un ievadam visas iespējamās vērtības. Tātad mazs, vidējs, liels. Kad opcijas ir izveidotas, ir iespējams tās arī pamainīt vietām, ja ir tāda nepieciešamība. Vienkārši ņemam aiz šīs vietas un pavelkam blakus. Līdz ar to tagad, kā pirmā izvēle, produktu skatā, pircējam būs sākumā izvēlēties izmēru un pēc tam krāsu. Savukārt, ja mēs pabraucam uz leju, tad mēs redzam, ka katru no iespējamiem variantiem var pielāgot atsevišķi. Tad tu katram variantam vari pievienot atsevišķu bildi, kura automātiski nomainīsies tajā situācijā, kad cilvēks produktu skatā izvēlēsies šo variantu. Tu vari norādīt atsevišķu kodu, atsevišķu atlikumu, norādīt cenu vai īpašo cenu. Piemēram, ierakstīsim 10, 20, 30, bet īpašā cena būs 15. Kad visi variantu parametri ir ievadīti, varam braukt atpakaļ uz augšu, bet pirms spiežam saglabāt, gribu parādīt un pieminēt vēl vienu lietu. Ja tavā internetu veikalā ir vairākas valodas, kā mūsu šajā piemērā, tad katrai no valodām nāksies parametrus ievadīt atsevišķi. Šajā gadījumā mēs redzam, ka mēs esam latviešu valodā, mēs uzspiežam uz angļu valodu un mums rādās visi tie paši varianti, teiksim, tikai bez nosaukumiem. Šajā gadījumā mums būtu size, un mums būtu small, medium, large, un te būtu color, red, green. Kad visi parametri ir ievadīti, spiežam uz pogas saglabāt. Atceries uzspiest arī uz saglabāt pogas pašam produktam. Tātad spiežam saglabāt. Un tagad iesim apskatīties, kā tad mums šis viss izskatās realitātē. Kā tas izskatītos klientam. Spiežam uz pogas atpakaļ un spiežam uz to produktu, kuram tikko tika ievadīti šie parametri. Šajā gadījumā tas bija šis tepiķis. Uzspiežot virsū, redzēs, kad mums ir produkta attēls un blakus redzams gan apraksts, gan iespēja ielikt grozā, gan visi izveidotie varianti. Un spiežot uz kādu no variantiem, automātiski pielāgojās cena, kuru mēs ievadījām. Savukārt, ja mēs būtu ievadījuši atsevišķu bildi, teiksim, zaļai, nomainot krāsu uz zaļu, tad mums arī šeit blakus, ja būtu ievietota atsevišķu bildi, nomainītos automātiski bildi. Tieši tik vienkārši ar Mozello ir ievadīt savus produktu variantus. Ja tomēr nepieciešama kāda palīdzība, droši sazinies ar mūsu klientu atbalstu.